Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonds ir atbalsts zivsaimniecības politikas īstenošanai zvejniecībā, akvakultūrā un zivsaimniecības produkcijas ražošanā, arī integrētai jūrlietu politikai. Atbalsta mērķis Latvijā ir paaugstināt zivsaimniecības konkurentspēju veselīgas un drošas pārtikas iegūšanai un nodrošināt ilgtspējīgu dzīves vidi ūdens dzīvajiem resursiem. Programmā Zivsaimniecības attīstībai, ar kuru īsteno Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda atbalstu Latvijā, pieejamais publiskais Eiropas Savienības un Latvijas līdzfinansējums ir 192,7 miljoni eiro. Šajā raidījumā uzzināsim par to, ko Zivju centrs dara Jelgavā. Kā šī darbība var palīdzēt, piemēram, uzņēmējam Jānim, uzlabot viņa lašu smēriņu un kā to darīt vēl labāku kā līdz šim. Uzzināsim arī par to, kas ir Eat Food centrs un kā tas var uzlabot mūsu visu nākotni. Lai mēs visi vienlaicīgi saprastu, kur mēs atrodamies, vislabāk to ir uzprasīt Sanitai. Sanita, kā šo vietu sauc? Mēs atrodamies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes, zivju apstrādes, biotehnoloģiju, studiju un pētniecības centrā. Paldies! Es domāju, žetons tam, kurš saskaitīt, cik vārdi ir šajā nosaukumā. Kā tapa šis centrs? Centrs tika pieņemts lēmums, kad ir nepieciešams zivsaimniecības, arī balstoties uz zilo ekonomiku, un attīstot visu zivsaimniecību, lai būtu, tika pieņemts lēmums taisīt centru. Telpas jau pirms tam bija universitātē, šeit kādreiz bija garāža, kas tika pārbūvētas, piebūvēts otrais stāvs, un tā arī tapa pateicoties Eiropas naudai, ministrijas atbalstam, lauku atbalstu dienestam arī, un arī ražotājiem, kas ieteica arī kādas iekārtas būtu labāk izvēlēties un kuras būtu tā noderīgākas un arī ražošanā. Tad liela lieta ir tā, ka šis centrs ļoti palīdz ražotājiem pašiem saprast vispār, ko viņi ražos un ko viņi pārdos. To jau viņi pa lielam paši zina. Mēs viņiem piepalīdzam ar jaunu produktu izstrādi vai arī ar iekārtām, ja viņi kādu iekārtu vēlas sev, un viņi grib pārbaudīt, vai tādu produktu var ražot ar šo te iekārtu. Mēs viņiem piedāvājam iespēju izmēģināt, viņi paskatās, vai viņiem tas der, un atkal savā ražošanā viņi to var ieviest. Tā būtu viena, vairāks vai kādu līniju uzstādīt. Ja vēl bez uzņēmējiem, kas vēl ir jūsu tādi būtiskie ikdienas sadarbības partneri, ar ko jūs dabūnat ikdienā komunicēt? Pārsvarā tie ir arī ieguvēji, tie arī kā zvejnieki, zivjezinieki, jo viņiem arī savu produkciju. Akvakultūras audzētāji, mums arī būs arī projekts, ka pētīsim, kādas ir šīs akvakultūras zivju izēviela. Mājražotāji arī, kas ir ļoti liela daļa, kas veic pārsvarā arī projektus kopā strādājam. Un citu valstu zinātnieki, studenti. Jā, es redzēju angļu studentus. Kā viņi atrod šo vietu un kā viņi saprot, jābrauc uz šo centru mācīties? Tur ir dažādi šie stāsti. Ir, kas iet projekta ietvaros, ir, kas ir Erasmus programmas ietvaros, ir tādi, kas apzināti meklē un kuri kaut kādi sadarbības partneri ir visdažādākie. Tā kā grūti spriest par individuāli, bet tas katrs gadījums atsevišķi jāskatās. Kāda ir šī centra nākotnes plāna? Nākotnes plāni ir tādi, ka mēs turpinām darbu ar studentiem, sadarbojamies, kad pamatstudijas nāk mācīties pamatstudijas, kas viņiem ir zivju pārstrādē procesos. Maģistra studenti, tie, kas grib izstrādāt savu gala darbu, arī šeit var strādāt. Tāpat arī doktorantūras studenti, ārzemju studenti, ja nāk arī šeit vēlas mācīties, mēs varam. Un, protams, neatverama sastāvdaļa ir arī projekti. Mums ir arī dažādi projekta pieteikumi, ko mēs esam iesnieguši un gaidām rezultātus. Un, protams, sadarbība ar uzņēmējiem. Kāda ir šie projekti, varbūt, ja kādu no tiem drīkst zināt? Mēs pārbaudām akvakultūras saimniecības, pārbaudām zivju kvalitāti atkarībā no to audzēšanas veidi. Tātad mēs aizbraucam šo saimniecību, noķeram zivis un pārbaudām šo gaļas kvalitāti un skatāmies atkarībā no tā, ar ko viņi barojuši un kādā akvakultūras sistēmā ir audzējuši. Cik ļoti Latvijā ir šīs atšķirības lielas, piemēram, viens audzē tā un otrs tā? Vēl nezinām, tas ir jāgaida pētījuma rezultātu beigu etaps, un tad mēs jums varēsim konkrēti pastāstīt, kā tas ir. Un otrs mērķis ir tomēr balstīt, jo mēs karpu parasti ēdam uz Ziemassvētkiem veselu, bet attīstīt šo te audzēšanu, lai viņi varētu pielāgot procesa apstrādei, būtu labi arī atrast šo te veidu, kā viņu dažādot šo te ēdienu pasniegšanas veidu.
Arī tajā virzienā tātad tiek Arī strādāts. tajā virzienā, Dažādāki ēdieni, dažādāki veidi, kā tos gatavot. Tas ir jau solis tālāk, jau nākamais solis, kad varētu skatīties, kā viņas varētu šīs saldūdens zivis, kas tiek audzētas akvakultūrā, kā viņas izmantot procesos un dažādos ēdienu gan produktu pagatavošanās, gan ēdienu pagatavošanā, lai būtu piemērotāks patērētājiem. Kāda ir jūsu sadarbības partneri? Mums lielākais, kas ir, kad universitātē ir šī Eat Food programma, ko mēs sadarbojamies ar Ilzi Laukalēju Broku. Un Eat Foods ir tas, ar ko mēs arī kopā sastrādājam, kas arī gan kā pārtiks, gan arī visas pasaules nozara balstās uz šo zilo ekonomiku un kā šo pilnveidot procesu. Tā kā tur mēs arī esam daļa no tā. Paldies! Un noteikti raidījuma laikā arī viesosimies pie Ilzes, lai noskaidrotu, ar ko nodarbojas Eat Food. Sveicināts, Jāni. Tu esi no Sijā Dagi. Un kādas problēmas risināt tu esi atbraucis šeit? Šoreiz ir konkrēta problēma ar vienu no produktiem, kurš jau principā ir gatavs, bet trūkst viena maza niansīta. Viņš pēc tam apstrādes kļūst mazliet par cietu. Man prasās viņu vairāk plastisku, tāpēc esmu atbraucis šeit, lai izrunātu ar speciālistiem un izmantot kādu no esošajām iekārtām, lai saprastu, kāds varētu būt risinājums šai problēmai. Un tātad šeit ir tā problēma risināšanas zona, kur uzņēmējs var atbraukt un saprast, ko darīt un kā tikt pie gala rezultātu. Jā, jo parasti ir kad rodas kaut kāda ideja, un tu stādies priekšā gala produktu, kādu tev vajadzētu sasniegt, bet lai visu atstrādātu tehnoloģisko schēmu, saprast nepieciešamās iekārtas, kādas viņām vajadzīgas jaudas, tad to gala produktu atbrauc šeit, uztaisa prototipu, iedod notestēt klientiem, saņem atsauksmes, atbrauc vēl vienreiz, izstrādāja produktu līdz galam, un tad, kad ir skaidrība, kādam tam produktam jāsanāk, kādas iekārtas nepieciešamas, tad tiek veikti aprēķini un iegādātas līdzīgas iekārtas, kādas ir šeit. Šeit, protams, viņas ir maziņas un piemērotas laboratorijas apstākļiem. Ražošanā viņas ir lielākas, bet tajā pašā laikā, lai nenopirktu ne pa lielu, ne pa mazu, tad ir vajadzīgs iziet, kā saka, to testa partiju saražot šeit. Faktiski šeit mēs iegūstam jaunas tehnoloģijas un jaunus produktus, tiešāk šo produktu tehnoloģisko procesu. Jūs saprotat, cik jums vajadzēs naudas iztērēt, kādas iekārtas būs īstās, kādas iekārtas, uz kādām nevajag skatīties, un jūs varat arī izrēķināt, kāda būs rentabilitāte. Tāpēc jau mēs arī braucam, tāpēc mēs arī šeit strādājam, lai saprastu, vai tas produkts, kuru mēs plānojam saražot un izejot no mārketinga analīzēm, saprotot, pa kādu cenu viņu varēšu pārdot, vai man tās iegādātās iekārtas atmaksāsies, teiksim, kaut kādā saprātīgā laikā. Cik produktus Jānis parasti brauc uz šeit testēt? Parasti par 2 produkti, jo ir, šeit mēs braucam un fokusējamies uz kaut kādu konkrētu produktu vai konkrētu problēmu, kura ir jāatrisina tieši tajā laika sprīdī. Un izplūst vairākos 5-6 produktos nav jēgas, jo tad ir pārāk plaši kaut kas pazūd tajā plašumā. Ja mēs skatāmies laika kategorijās, cik ātri, piemēram, notiek šī jaunā produkta izveide šeit? Ļoti dažādi. Ir produkti, kurus mēs esam atbraukuši, izstrādājuši un sapratuši un palaiduši ražošanā, aizgājuši ar visām analīzēm visi 3 mēneši. Ir produkti, ko mēs esam strādājuši gadu. Ir produkti, kuri vēl tagad atrodas izstrādes procesā, jo atrodas uz derīguma termiņu noteikšanu, kur mēs gribējām derīguma termiņu sasniegt, teiksim, 6 mēnešus gala produktam. Līdz ar to atkārtojumu ciklu mēs varam taisīt tik pēc pusgada, un tādi produkti aizņem līdz pat 2 gadi. Jāni, kādi ir šie produkti, ko mēs varam saprast, kas šeit ir tapis, lai skatītājs arī saprot? Piemēram, ir zivju cīsiņi, zivju kupāti, ir zivju, mēs viņus saucam par smērņiem, tas tāds viegls pastētīts, ko uzsmērēt uz maizes. Ir tapuši siļķu filē skandināvu gaumē, kur ir ļoti komplicēta tā pati mērces sagatavošana un viss tehnoloģiskais process ir atstrādāts uz to, lai viņam būtu tas garais derīguma termiņš 180 dienas. Kādi ir tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem nākas saskarties šajā visā procesā? Principā laiks
laiks, jo tas aizņem diezgan daudz laika. Ir visu laiku jāapgūst kaut kādas papildus zināšanas, papildus nianses, kaut kādas niansītes, kas parādās un kā viņas atrisināt, tā kā dotie brīdī ar tām pastētītēm. Un pēc tam, kad ir saprasts, ko un kā darīt, tad nākošais, protams, finansējums, vai mēs to varam atļauties un vai gala patērētājs spēs to novērtēt. Bet tikai beigās jau arī saprot, cik tas dārgi būs. Jā. Šie ir tie produkti, kur tiek šeit izstrādāti, un arī derīguma termiņš, laikam, ar šiem te tiek. Šie divi produkti, kas tika izstrādāti, un principā šie gatavi produkti, viņi gatavi lietošanai, bet ir viena tā mazā niansīte, ka viņi nav tik plastiski, kā es vēlējos, tāpēc esmu atbraucis šeit, lai tiktos vietējiem speciālistiem, izrunātu, kādi ir iespējamie risinājumi un nepieciešams gadījumā veikt atkārtotus testus, lai saprastu, kā uzlabot to produktu kvalitāti. Droši vien tāpat kā skatītājiem, arī man mutē ir siekals, un es domāju, ka mums ir jāiet baudīt un saprast, ko vēl varētu zivju centrā uzlabot šajos smēriņos. Šādi tiek testētas maizītes, un faktiski nevis maizītes, bet smēriņš. Un te ir Siļķu tartars tev ir. Tas ir gatavais produkts, ko es atvedu jau atrādīt. siļķu tartars. Šitas vienkārši uz tā kā, lai... Jā, tas ir gatavs produkts, kas izstrādāts vienkārši atvedu atrādīt, kāds mums ir tas gala iznākums. Šim vairāk neko uz doto brīdi nevajag. Mums liekas, ka nevajag, kā novērtēt speciālisti zivju centrā. Novērtējam, esam speciālisti. Ļoti labas smaržas īpašība. Ir labs, laikam, ne? Un šis ir lašas smēriņš. Šis bija tas, ar ko... Tā ir tā problēmiņa, ka viņam jābūt tādam... Bišķiņa vairāk smērīgam. Jā. Un šitas ir ar problēmu, jeb šitas jau ir ar atrisinājumu. Nē, tas ir ar problēmu. Ar problēmu. Vai tā problēma ir vispār? Mazliet, jā. Mazliet ir. Es saku, viņš principā ir gatavs produkts, bet viņš prasīja tos vēl mazliet smērīgāks. Viņš ir mazliet pa cietu. Varbūt, jā. Labi, nu tad arī tā sapratīsim no 1 līdz 10, cik būs problēmas lielumu un izmērs. Paldies, Jāni! Un mums ir iespēja, kur ir studenti, pamēģināsim noskaidrot no 1 līdz 10. Excuse me, can you help us, please, from 1 to 10? Is there something missing? Can you try it? No 1 līdz 10 es prasīju studentiem, kas šeit pietrūkst, vai vispār pietrūkst kaut kas. Un tad vai te kaut kas pietrūkst? More spices. More spices? Peppers. But out of 10, I would say 7.5. That's promising. Un labā ziņa ir tā, ka garšas mēs varam pievienot paši ar produktu. Viss ir kārtībā, man liekas, kā arī tā viskozitāte ir tīri laba, bet Jānis atradīs, kā to uzlabot, un šis smēriņš būs vēl labāks kā pirms tam. Tur apakšā, cik es redzēju, tās dēsas top un šie produkti tiek izveidoti, tad šeit tos pārbauda un iegūst sastāvu, jā? Jā, mēs šeit tad nesam no lejas mūsu iegūtos produktus, kā piemēram arī mums ir studenti jau sagatavotā zivju desiņa, mēs liksim iekšā un pārbaudīsim ķīmisko sastāvu. Tātad, cik mums tur būs tauki, kāds procents, cik mums daudz būs sāls, kā būs ar olbaltumvielām un mitrumu. Var sakot, visu to, ko mēs tas burciņus pēc tam varēsim uz etiķetes izlasīt, cik kā ir daudz. Tā, mēs liekam iekšā paraudziņu, tātad šajā īpašajā diskā. Tā kā dēsa parasti, tā kā šitā jau ir tāda tā kā nogriezta dēsa, vai ne? Šī ir samaltā masa vēl pirms termiskās apstrādes, lai labāk mēs redzētu arī šīs mitruma izmaiņas, jo ir iespējams pēc tam arī jau termiski apstrādātu, paņemt samalt arī tā kā malto gaļiņu, bet jau termiski apstrādātu arī ielikt un skatīties, kas ir noticis šajā apstrādes procesā. Viss ir ļoti ātri, pāris sekundēs. Tik ātri? Jā, iekārta mums fantastiski Boru strādās. iekārta. Es jums rādīšu arī, cik daudz mērījums tieši veiks šīs pāris sekundes, jo mēs paņēmām vienu paraudziņu, bet, ja es nekļūdos, būs kādi 18 mērījumi. Tā, reku jau var redzēt, cik mums ir bijuši tāda tauki, ka tie ir 22%. Tāda rekur arī, piemēram, sāls, man jau studenti teica, ka ir 2% pievienojuši, kā mēs redzam 2,19, jo paralēli vēl bija garšvielas, un tās nedaudz deva tad vairāk. Un, kad mēs šeit ieejam pie detaļām, subsamples, kā mēs redzam, rekur uzreiz ir uzmetušas, kādas kļūdiņas bijušas. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka es par augu nenolīdzināju līdz galam. Es atstāju ar gaisa burbuļiem, lai ir interesantāk. Cik smalki.
Es saprotu, ka šeit var dabūt visu to sastāvu, kas rakstīts uz burkas, bet kā ar e-vielām un šīm sastāvlietām? Tās mēs rakstām atsevišķi. Tās šo nebūs. Šeit ir, kā jūs redzat, ir tieši šie, vai arī, piemēram, mēs varam uzslēgt arī kilokalorijas aprēķinu vai ko, bet tieši par e-vielām tās mums ir atsevišķi jāraksta. Katrai izpētes centrā viens no svarīgākajiem virzieniem ir domāt par to, lai mēs pēc iespējas mazāk varētu iztikt bez atkritumiem vai no tiem pat kaut ko iegūt. Un šajā sakarā, Daniela, tu esi veikusi nozīmīgi soli uz priekšu. Šis ir no kā iegūts kolagēns? No mēncu ādām. Parasti tas ir tas, ko met ārā no visa. Jā, ko neizmantojam. Un tagad no tā varēs iegūt kolagēnu, likt burkās un tirgu. Varbūt. Cik garš bija tas process, lai saprastu, ka tas vispār ir iespējams? Sākumā noteikti literatūras analīze, un tad kopā ar institūtu pasniedzējiem tika izstrādāta šī tehnoloģija. Līdz rezultātam nonācām 2 mēnešu laikā, bet tieši viss tehnoloģijas process līdz nedēļai, lai iegūtu gatavu kolagēnu. Cik parasti aptuveni izmet šīs mēnesi ādas ārā? Zivju atkritumus izmet ļoti daudz procentuāli no zivs lielāko daļu izmet un sanāk vairāk kā 50% no zivs, kas ir, tad tā tiek izmesta un ļoti mazu daļu mēs izmantojam uzturā. Un šeit ir izmantoti 10 grami ādu iesvara un rezultāts, kas ir iznākums pēc visiem apstrādes posma, ir virs 1 grama. No 10 gramiem iegūstam vairāk kā 1 gramu kolagēnu. Jā, un kas mums tur pārpaliek, ja praktiski nekas? 96% ir kolagēns, kas ir šeit, un tad pārējais varētu būt, kas ādās vēl kādas vielas, kas palikušas. Kādi bija tie galvenie izaicinājumi, kas šajā procesā pētot, tev tiešām prasīja laiku? Noteikti tas sākums, saprast, sazināties ar uzņēmēju, vai ir iespējams tieši no viņa, piemēram, vai atbalstīs bakalaura darba izstrādē, izmantot tieši tās ādas, tad tehnoloģijas izstrādē, visas laiki, temperatūras, paraugu sagatavošana, jo ir ļoti dažādas publikācijas, kurās viens zinātnieks sagatavo citādāk, otrs vēl citādāk, tad kāds kaut ko neizstāsta līdz galam, un tad pašam ir jāmeklē. Noteikti literatūras meklēšana paņēma laiku, un tad arī viss izstrāda. Kur šo kolagēnu varētu izmantot nākotnē tālāk? Šobrīd, tā kā studēju maģistra studijās, ir plānots pētīt, kā, piemēram, varētu viņu lietot kosmētikā, pievienojot krēmiem, varbūt kā uzturbagātinātāju, jo kolagēns ir vajadzīgs kaulu veselībai, ādas veselībai, matiem, nagiem. Kolagēns ir nepieciešams visam mūsu ķermenim, varbūt kādā dzērienā iestrādāt. Tas ir viss jāpēta. Ar ko šis kolagēns atšķirās no citiem kolagēniem? Šis iegūtais kolagēns organismā uzsūcas ātrāk. Tas nozīmē, ka šī kolagēna iedarbība būs ātrāk salīdzinot, piemēram, ar citu kolagēnu avotiem. Lielas paldies, un es ceru uz vēl jauniem atklājumiem, kā lietot kolagēnu. Iespējams, tiksimies un vēl parunāsim kādu nākamā atklājuma rezultātus. Paldies! Paldies! Kā jau solīts, esam Eatfood, lai noskaidrotu, ar ko nodarbojas jūsu centrs. Jā, mēs esam Eatfood vai Eatfood, kā kuram labāk pateikt. Tas ir Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūts. Un nevelti mēs saucam par Eatfood, jo tik garu nosaukumu, es domāju, ir grūti izrunāt. Tā ir pārstāvniecība Latvijā. Burtiski tas, ko mēs šeit darām, mēs palīdzam apvienot visus mūsu Latvijas lauksaimniecības pārtikas industrijas ekosistēmas biedrus, kas ir ēdāji, lauksaimnieki, ražotāji, zinātnieki un visas iesaistītās puses. Un tad mēs viņiem palīdzam, var teikt, ne tikai radīt veselīgāku un ilgspējīgāku pārtiku, bet to panākt pēc iespējas ātrākā veidā ar Eiropas izglītības līdzfinansējumu, tā kā teiksim, iespējām. Un šeit mēs atrodamies Tehnoloģiju zinātnes pārneses nodaļā, kas ir Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes arī paspārnē. Un ko mēs šeit darām, tad burtiski to pašu, ko mēs esam jau vairākus gadus darījuši. Mēs savedam kopā zinātniekus ar uzņēmējiem, lai radītu kaut ko inovatīvu un labu mūsu ekosistēmai. Faktiski tā ir kā gudrās pārtikas izstrāde. Jā, varam teikt, jā. Ātrākas izstrāde, viedākas,
Arī tajā virzienā, jā, jo šis ir tas, ka mēs esam latvieši tomēr diezgan kūtri un mums ir bail lūgt palīdzīgu roku, bet es noteikti iedrošinātu atvērties, jo uzņēmēji tie, kas nāk un var uzdot jautājumu vai problēmu savu, mēs viņiem atradīsim zinātniekus, iespējas un viņu varbūt problēma beigās sanāk ļoti inovatīvs risinājums tādā globālā kontekstā. Jā, kā mēs nesen varējām vērot arī sadarbību par kolagēna iegūšanu no mēncu ādām. Tas man arī likās interesanti. Jā, un tādam, piemēram, šādai idejai to var integrēt tālāk dažādos aspektos, paskatīties tā uzturu vērtību, pielietojumu visādos citos līdzekļos, un tāpēc arī mūsu zivju centrs tikko atvērtais ir unikāla iespēja, kur mēs varam maksimāli iedrošināt studentus ne tikai darboties, bet arī uzņēmējs parādīt, ka tomēr Latvijā mēs varam un ir iespējas. Jā, studenti var uzreiz redzēt, ka gan zivju centrs ir ar mieru palīdzēt un nāk ar atvērtām rokām. Šeit jūs varat pētīt un piedalīties dažādu projektu izstrādē, gan arī jūs palīdzat darīt tieši to pašu. Jā, jo šai Eat Food kontekstā ir tas, ka viena no mūsu tuvākajiem plāniem ir veikt šo izaicinājuma maratonu, teiksim tā, kur ļausim dalībniekiem 48 stundu laikā izstrādāt inovatīvu prototipu vai ideju mūsu laboratoriju vidē. Un viens no virzieniem ir zilās inovācijas, vārdu sakot, zivsaimniecībā. Tas nozīmē, viņi varēs izmantot mūsu ekspertus un piesaistītos ekspertus gan no Latvijas, gan ārzemēm, kas palīdzēs viņiem maksimāli paveikt kaut ko unikālu mūsu jaunajās telpās. Un to novērtēs žūrija un par to saņemt vēl naudas balvu. Un, ja ar to vēl nepietiek, mēs varam arī tālāk viņus sūtīt uz mūsu atbalsta un programmām uz Eiropu, kuras ir pietiekami daudz arī šajā jomā. Mēs viņiem nodrošinām dizaina domāšanas, var teikt, metodes, pielietojumus un rīkus. Viņiem ir pičošanas lekcijas, viņiem ir iespēja konsultēties ar dažādas jomas ekspertiem, kas ir ilgspējas virzienā, lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas izšķērdēšanas, mārketinga, IT, vārdu sakot, bagātīgs ekspertu tīkls viņu rokās, kur viņi savstarpēji sadarboties, var to savu problēmu un ideju īstenot. Un klāt, kas ir tāds unikāls šajā gadījumā, mēs pieliekam patērētāju. Jo galu galā, jebkura ideja un inovatīvs risinājums, viņš strādā tikai tad, ja tas ir patērētājiem vajadzīgs. Un, ja patērētājiem pārtikas ziņā garšo vai negaršo, tas beigās nosaka to, vai tā inovācija aizies. Paldies, Ilze, par iedrošinājumu. Es ceru, ka tas noderēs ne tikai man, bet arī uzņēmējiem. Un mēs, skatītāji, ar jums tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!